Tā, labs vakars visiem. Fonā mēs redzam rūdīšanās izaicinājuma bildi un uzrakstu. Ierakstiet kādu pusiņu, ja dzirdat mani. Čatiņā super redzu, Kristīna dzird. Pārējie arī dzird. Tā, Juri mēs nomutēsim. Laura arī dzird. Tā, mums divas Lauras. Nu super, paldies, ka pieslēdzāties. Šodien mums bija pieteikušies daudz vairāk cilvēku, bet tā kā šī saruna būs pieejama arī ierakstā, tad es izskaidrošu šodien tādas tehniskās lietas, iepazīstināšanu ar to vidi, kurā mēs varēsim piekļūt tiem izaicinājumiem. Nu, un iespējams iedošu kaut kādu iedvesmas skatījumu uz to, kāpēc tas rūdīšanās izaicinājums ir labs starts un kāda vispār bija tā ideja, kāpēc viņš tapa. Un mēģināšu īsi un kodolīgi to izdarīt. Nav man plāns izmantot jūsu laiku, bet svarīgi, lai jūs vienkārši pieslēdzaties un jau sākat iepazīties ar pirmās dienas materiālu. Nu ko, ierakstiet čatiņā, no kurienes jūs fiziski esat, kurš šobrīd kurā vietā atrodas, tur Rīga, Latvija, Cēsis, Daugavpils, Liepāja, nedaudz pārbaudot mūsu lokāciju. Tā, Rīga mums ir. Rīga. Ok. Super. Nu, ielieciet plusiņu, kurš vispār ir bijis Auņģī. Bet ielieciet, daram tā, ielieciet astoņnieku, ja esat bijuši. Tā, Juris ir ielicis plusiņu. Ielieciet astoņnieku, ja bijāt jau iekāpuši Auņģī, tad pasēdējāt, papeldējāt un kaut kur ziemā lēdainā vietā esat bijuši. Gaidām izstāst, ka Juris tikai pārējie nav bijuši. Un tad pārējie, saprotu, nav bijuši. Ja tā no Jāgavas pusastoņi, jā, ir bijusi noteikti. Nu labi, aptuveni skaidrs. Auditorija ļoti dažāda. Kāpēc es izveidoju rūdīšanās izaicinājumu? Tieši tāpēc, ka es redzu, ka daži cilvēki grib iepazīties, un viņiem ir komfortabli to darīt kādā elektroniskā vidē. Un es esmu apkopojis šo pieredzi tādā kā 30 dienu izaicinājumā. Un šodien mēs iziesim cauri pāris lietām, lai jums ir varbūt skaidrība un iedvesma un vieglāk ir iesākt šo izaicinājumu. Tātad vēlreiz paldies visiem, kas ir pieslēgušies tagad un skatās šo ierakstā. Prieks, ka atsaucāties uz šo iespēju, ka 30 dienas tagad šis izaicinājums būs pieejams bez maksas, vēlāk viņš būs par maksu, tāpat kā daudz citu izaicinājumu mācību platformā. Un gribu iepazīstināt jūs ar tehniskām detaļām un varbūt kaut kādiem pāris drošības noteikumiem, lai mēs veiksmīgāk izējam šo mācību izaicinājumu. Kādam patīk runāt par komforta zonu, kādam nepatīk, bet mēs visi dzīvojam lielākos vai mazākos rāmīšos, vai tas ir prāta rāmis, vai tas ir fiziski rāmis, kurā mēs esam ieslodzīti, vai tā ir zeme, vai tas ir darbs, vai tas ir dzīvoklis, vai tā ir māja. Un tad katrs nelielais solis tuvāk sev ir tā skaitā arī tā mana varbūt tā vīzija, kāpēc es strādāju ar pieaugušajiem, jo tas ir veids, kā mēs varam bērniem un jauniešiem nodot, kā diskomforts un komforts ir svarīgi, un svarīgi ir starp viņiem iedarboties. Un šis izaicinājums ir tāds mazais solīts, kur mēs savā drošā vidē varam kaut ko darīt, pamēģināt, paeksperimentēt, un es viņu esmu veidojis kā tādu spēļu variantu, sadraudzēties ar ūdeni, sadraudzēties ar gaisu, sadraudzēties ar komfortu, diskomfortu, nu un arī paskatīties uz sevi no citas prizmas.
lielākā daļa cilvēku pievienojoties izaicinājumiem, kurus es esmu veidojis, beigās atbild uz jautājumu, ka viņiem tas ir svarīgi, tāpēc, ka tā ir veselība. Izaicinājums ir tikai formāts, kā mēs īsi 5-15 minūšu laikā pa dienu varam pieslēgties veselam zināšanu kopumam. Rūdīts cilvēks ir vesels cilvēks, un tā ir tā ideja, kuru es mēģinu nodot caur rūdīšanās skolu un turpināšu nodot jaunā versijā arī caur mācību platformu, kurā jūs jau esat vai būsiet. Bet kādam tā ir motivācija, kādam tā ir enerģija, kādam tā ir laime. Ļoti būtiski arī pirmajās izaicinājuma dienās arī saprast priekš sevis, kas man būtu labākais iznākums no šī izaicinājuma. Jo pamatmērķis ir iemācīties miedarboties ar vidi un atrast sev visefektīvāko veidu, kā tikt līdz enerģijai, veselībai, izaugsmai. Nu, vienalga kas, un jums arī būs tāds jautājums atbildēt, par ko jums ir šis izaicinājums. Jo izaicinājuma laikā ir arī dažādas anketas, kuras jūs varat pildīt. Jūs arī paralēli varat pildīt šo izaicinājumu un tās mācību dienas iet cauri jau kaut kādai pieredzei, kam jūs vēl paralēli darbojaties un piekombinēt klāt kaut kādus elementus. Tā kā droši izmantojiet šo iespēju. Šis izaicinājums tapa. Šī ir pirmā versija, būs vēl otrā versija, tad būs papildus, kas būs nedaudz savādāks izaicinājums, kur es balstīšu tuvāko 2-3 nedēļu laikā izveidosies rūdīšanās tāds un Vima Hofa metodas izaicinājums, kur es vairāk balstīšu uz Vima Hofa metodiku, to pieredzi, lai cilvēki iepazīstas ar Vima Hofa metodiku 30 dienās, tātad gan ar elpošanu vairāk, gan ar augstumu vēlreiz, bet caur tādu nedaudz savādāku prizmu. Jo rūdīšanās ir mums vēl pazīstama kā termins, un tad es viņu mēģinu atvērt to plašāk, un tieši par to ir izaicinājums. Bet es novēroju, ka cilvēki uzdod tādus pamat kāpēcīšu jautājumus, un katru dienu es pamazām viņus vēru vaļā, vai mēs atbildam par temperatūru, vai mēs atbildam par telpu, vai mēs atbildam par cepuriem, cimdiem, par kā ir pareizi, kā nepareizi, tātad vai mums veidojās kaut kāda sava izpratne, un vai mēs varam izveidot savu rokrakstu attiecībā par to, kas priekš manis ir rūdīšanās. Vai mēs atrodam savu temperatūru, savu telpu, savu vidi, jo izaicinājums ir arī domāts tā, lai mēs katrs pats atrodam savu to pozitīvā stresa devu, un ja kaut kas jums liekas par trapu vai nezinu, vai kaut kādas lietas jums neuzrunāt, vienkārši ignorējiet vai arī padomājiet par to, kas būtu, ja es šo varētu izdarīt. Un, piemēram, kāds cilvēks jūs būtu, jūs varētu brīvi tagad bez visādiem aizspriedumiem ieiet auņģi. Rūdīšanās nav par auņģi, es uzreiz jums atklāšu. Auņģis tas ir tāds gala rezultāts, ar ko cilvēku asociē rūdīšanos. Rūdīšanās tas ir dzīvesveids. Rūdīts ir vesels cilvēks, tas ir daudzpusīga pieeja savam ķermenim, prātam. Un tieši tāpēc man patīk tā joma, un tieši tāpēc es izveidoju rūdīšanās skolu, lai cilvēku to dziļāko pieeju, ko caur rūdīšanos var iegūt, kas ir mums ļoti labi pazīstama dzīvesveids, jo ir vēss, ir augsts, un nepārtraukti mēs saskaramies ar temperatūras maiņām un vidas maiņām. Jā, tā kā un visa tā tēma par pozitīvo stresu, respektīvi, kā atrast to devu priekš sevis tādu, lai es būtu labums priekš savas sirds asinsvadu sistēmas, priekš savas nervu sistēmas, priekš savu miega, priekš imūnsistēmas, priekš smadzeņu darbības, priekš savu dzīves kvalitātes. Tas ir tas iemesls, kāpēc arī šāds izaicinājums ir tapis. Tā kā viss tas ir tajā ietverts. Tātad mums ir pieejama rūdīšanās skolas komunija platforma, kur ir tas mācību izaicinājums pieejams. Tur arī mēs varam dalīties ar atgrieznisko saiti, un es parādīšu, kā to darīt. Tātad tehniskās lietas mums ir ieejot iekšā, mums ir pieejams Classrooms, tur būs angliski, diemžēl, kas tur nemainīsies. Un attiecīgi mums ir veselas dienas. Un katru dienu atvērsies jauna diena. Tad šodien piesakieties šim kursam, un tad katru dienu jums vērsies vaļā jauna diena. Visas dienas uzreiz nebūs pieejamas.
Un mūsu komunikācija kanāls būs arī šī sistēma un platforma. Tātad visas mācības par izaicinājumiem un kaut kādu pieredzi jūs droši varat dalīties sadaļā. Tātad vienkārši likt iekšā rakstīt savu pieredzi un ielikt kategoriju mācības. Un tādā veidā jūs patiesībā kļūstat arī par vēstnešiem, jau daloties ar savu pieredzi, un tas ir tas, ko es vienmēr mudinu cilvēkiem būt aktīviem un veidot kaut vai nelielu vidi sev apkārt, kā mēs padalos ar šīm zināšanām. Tāpēc, ka iemesls, kāpēc tā par rudīšanās skola, tāpēc, ka man ļoti, ļoti besīja augstums, nepatika, un es sapratu, vai es tā kā saprotu, kāpēc, kas man tur nepatīk, un tad es sapratu, ka vienkārši sabiedrībā ļoti daudziem cilvēkiem nepatīk vēsums, augstums. Nav tā, ka ir silts un karsts, bet arī man, tā teikt, ikdienā es arī izjūtu vēsumu un augstumu, bet tas vairs nerada psiholoģisku vai fizioloģiski sāpīgu reakciju, no kuras man būtu kaut kādā mērā jāuztraucās. Tā kā dalieties ar savu pieredzi, noteikti esiet klātesoši un pildot uzdevumus un pievērsiet uzmanību sev, jo tas ir arī tāds eksperiments par to, kā jūs jūtaties. Jā, un tad mums ir punkts 3 un 4. Protams, jūs varat piesakot rudīšanās skolai Facebookā un Instagramā, noskaņoties, mācīties un ķerties klāt šim izaicinājumam. Šis ir tehniskās lietas. Jā, kā tad izskatās tas mācību izaicinājums? Kopā ir 30 dienas. Ir dažādas anketas, ir gandrīz katru dienu vai katru otro dienu ir jautājums, padalies mācību platformā vai ieraksti savu pieredzi, komentārus, kā tu jūties vai ko tu pamanīji un tā tālāk. Droši varat izmantot kā publisko dienas grāmatu mācību platformu, jo, kā es minēju, tas iedvesmo citus. Tādā veidā mēs mācāmies paši, un es arvien vairāk mudināšu šo pieeju. Un iespējams tie, kas arī piedalās izaicinājumā, jums ir visas iespējas būt arī par rudīšanās vēstniekiem, un mācīties un turpināt visu šo izpratni daudz plašāk nekā varbūt mēs to iedomājamies, ka tas ir tikai augstums vai tikai auliņģis. Tā kā mēģināsim paskatīties uz to noteikti plašāk. No minūšu viedokļa uzdevumi ir dažādi. Gan viens ir tas, ka mums ir jāizlasa šobrīd. Nākotnē es ceru, ka būs vairāk video materiāli, jo vairāk būs interesi, jo vairāk izdosies to nokomunicēt, jo es sāku veidot kaut kāds video materiāls, paskaidrojošos par kaut kādām niansēm, iespējams treneri un vēstneši to sāks arī darīt. Tā kā iespēja izpausties ir ļoti daudziem. Jā, un 5 līdz 15 minūtes dažādi raksti, papildus raksti vai kaut kādi video, to, ko jūs varat noskatīties, būs pieejami. Un es jau nedaudz ieskicēju to pašu sākumu varbūt, bet, pamatā es pats priekš sevis meklēju instrumentus, rīkus, kā justies labāk. Un kā sākumā arī rādīju, ka lielākā daļa arī iepriekš ir pievienojušies izaicinājumam, tikai tāpēc vien, ka gribēju veselību. Vai imunitāti, ko mēs bieži vien asociējam ar rudīšanos, tā slimošana, neslimošana, kaut kur tā tēma parādās, enerģija, un es priekš sevis atradu veidu, kā vadīt un trenēt nervu sistēmu, tātad kā minimums mēs trenējam nervu sistēmu, un attiecīgi, ja mēs to panākam šajā aizņemtajā dzīves ritmā, tad mēs jūtamies daudz labāk. Tā kā ļoti vienkārša pieeja ir rudīšanās skolas izaicinājumam, un tas ir tas, kur es jūs mudinu pievienoties. Vai jums ir kādi jautājumi? Droši varat rakstīt komentāros vai arī audio uzdot viņus vai video formātā. Andrim jautājums, cik daudz būs reāls pelds? Patiesībā maz. Tāpēc, ka izaicinājums ir veidots kā tāds 1., 3. vai 1., 6. klases uzdevumi, un uzdevums ir atvērt to rudīšanās tēmu plašāk,
un dabūt ārā to mītu, ka tā reālā pelde un vispār augstums ir tikai tas gala rezultāts. Tad teikt, mēs ļoti daudz trenējamies vienkārši mājas apstākļos. Jo mana tā filozofija ir, ka rūdīšanās ir integrēta ikdienas dzīvē, ūdens, kontrasti, gaisa mums ir pieejami visu laiku. Tad jautājums, kāpēc mēs to neizmantojam? Mums daudz būtiskāk ikdienas tās lietas integrēt, nekā tagad domāt, kā es reiz nedēļā iešu peldēt vai katru dienu. Tā kā, principā, man liekas, no uzdevumiem tas ir tikai pēdējos uzdevumos vispār tik pie reālā peldē. Iespējams, jātaisa ir advancēts kaut kāds rūdīšanās izaicinājums priekš tiem, kas grib tikai peldas un katru dienu viņas grib, un varbūt grib iet uz tādu tālāku rezultātu, bet pagaidām es neredzu tam nepieciešamību. Super, paldies, Andri, par jautājumu. Vai mums ir vēl kādi jautājumi? Ja jūs īpaši gribat saņemt praksi un tādu riktīgu grūdienu, tad katru ziemas un rudens sezonu ir 2 dienu rūdīšanās skolas nometne, kura iekļauj mācību materiālus platformā un arī 80% praksi uz vietas saistībā ar elpošanu. Tad pamat uzdevums rūdīšanās tēmā ir nevis ūdens, bet sagatavot nervu sistēmu pirms tam, un ūdens mums kalpo kā testa scenārijs pārliecināties, kā mēs tur varam iegūt mieru vai nevaram viņu iegūt. Tā kā nometne ir viens no projektiem, kas man ļoti patīk, kas ir kombinācija no entām elpošanām un tātad gana dinamiska pieredze. Jā, Arnim ir jautājums, vai ir kādi priekšnoteikumi veselības sagatavotības stāvoklim. Pirmajā dienā es to atrunāju, tikai tas ir digitāls un e-mācību izaicinājums, tad mana pieeja ir tāda, ka jūs paši vislabāk zinat savu veselības stāvokli. Visi uzdevumi ir veidot pakāpeniski, kāpinot intensitāti un novērojot sevi. Tātad mazgāt rokas, izmantot ūdeni, dušu, atvērt logu. Šobrīd es neredzu nekādus veselības ierobežojumus. Ja mēs runājam par tādiem vispārīgiem veselības ierobežojumiem, tad ir izaicinājumā tas arī tiek pieminēts. Tātad ir kaut kādi virzieni, kad mēs, protams, kaut ko nedaram, tad, kad mēs paši slikti jūtamies. Varbūt mums vienkārši vajag atpūsties, izgulēties. Ja mēs runājam par elpošanas praksēm, tad situācijas, kad mums ir neiroloģiskas saslimšanas, epilepsija, dinamiski elpošanas vingrinājumi, grūtniecība. Parasti tie cilvēki jau paši zina, ka man nevajag darīt. Tā kā izaicinājums ir izveidots tā, lai katru dienu viņš būtu piemērots visiem. Un visbiežāk man pieredze rāda, ka tie, kas nevar viņu izveikt, viņi nemaz nav pieteikušies, viņi nemaz nav vispār mūsu redzes laukā. Paldies, jā. Tā, Andris, vai var pastāstīt, kāda būs atšķirības šīs nedēļas nometnē no nākamās nedēļas nometnes? Šīs nedēļas nometne nebūs, tāpēc, ka es viņu pārceļu uz nākamo gadu, man vienkārši nepietika resursu un man viens cits projekts iecēlās. Tātad es iecēlu citu projektu, tātad piekdien, sestdien, svētdien bija paredzēta 3 dienu elpošanas nometne. Tur nav augstuma. Rūdīšanās skolas nometnē ir elpošana plus rūdīšanās koncepts, plus augstums, tā ir termoregulācija. 3 dienas elpošanas nometne, tas ir ļoti jaudīgs, dinamisks projekts ar dažādām elpošanas tehnikām. Un attiecīgi, tas jautājums atkrīt, šajā nedēļas nogoja nometnes nav. Ir nākamā nedēļā paliek tikai rūdīšanās skolas 2 dienu nometne. Augstuma pārvarēšanai tā ir kontrola par savu ķermeni un prātu, un es noteikti aicinu būt apzinātiem un piefiksēt pieredzi gan sev, gan pārunāt ar kādiem cilvēkiem, gan dalīties tātad pieredzē.
Es pats esmu gājis to ceļu pirms 10 gadi. Man bija interese par augstumu, man bija interese par karstumu, man bija interese par elpošanu, un es to turpinu darīt. Tas ir dzīvesveids, kas man palīdz iziet nedaudz no komforta zonas. Kā es minēju, patīk tas vārds vai nepatīk, bet man, es ļoti labi apzinos, ka priekš prāta treniņa tas ir būtisks aspekts sadraudzēties ar šo miedarbību ar dabu. Vējš, sniegs, daudz tādas lietas, tā kā tas ir tas, ko mentāli varbūt es gribētu, lai jūs iemācāties un apzināties pēc šī izaicinājuma. Nu ko, no manas puses viss. Tiešām ļoti tāds īsts ieskats, ko es gribēju šodien jums iedot. Pāris tehniskās lietas, pāris jautājumu. Vēlreiz paldies tiem, kas pieslēdzās un arī uzdev jautājumus. Ķeramies klāt. Ja jums radīsies kaut kādi jautājumi, tad es viņus pieslēgšos platformā. Tā kā droši var rakstīt, prasīt. Nu, tādā veidā arī veidosim šo sabiedrību vairāk izturīgāku, enerģiskāku, priecīgāku, grūdītāku. Un tiekamies jau šodien pirmās dienas uzdevumos un rītdien otrās dienas uzdevumos. Un izaicinājums ir sācies. Paldies, Iveta, ka tagad pieslēdzies. Tev būs jāskatās ierakstā, jo šodien es īsi un kodolīgi visu izstāstīju jau. Šis ieraksts būs pieejams pie ievada rudīšanās izaicinājumā. Super! Paldies visiem! Un tiekamies izaicinājumā.